Labvakar, mīļie projekta dalībnieki! Es domāju, mūsu projekts pamodina savu potenciālu jau iet uz pilnu jaudu, un šī ir tā lieliskā iespēja, kad mēs dāvinam jums fantastiskas divas dāvanas, un kā viena no tām būs šodien, kur mums forša, skaista, jaudīga, enerģiska dāma, Liena Matvējeva, kas ir masiera un face plastika trenere un arī skaistas stājas trenere. Šodien mums parādīs brīnišķīgas tehnikas, kā mēs varam tātad veidot savu sejas liftingu pašas, mājās. Kā saka, viss ir mūsu rokās, un man ļoti liels prieks, ka Liene ir arī mums projektu dalībniece, kura iet mums arī 90 dienu koncepciju un dāvina mums šo lielisko iespēju ar šajām tehnikām, kā sevi saglabāt skaistu, jaunu, veselīgu. Liene, lūdzu, vārds tev. Pastāsti, parādi mums, ko mēs varam darīt savā labā. Sveiki visiem! Paldies par šo iespēju. Tā, es ceru, ka mani tagad dzird labāk nekā pirms tam. Un, jā, šīs dienas lekcija un tā kā prezentācija par sejas liftingu un efektīvas tehnikas sejas liftingam, bet būs viens bet, par kurš tiešām jūs visus sašokēšu tūdaļ, pie sejas mēs principā nepieskarsimies. Tā nebūs tāda parasta sejas masāža, ko mēs vienkārši liekamies pie sejas klāt un masējam. Mēs parunāsim vispirms par to, kas mums bojā sejas liftingu, lai mēs saprastu, kas ir tie cēloņi, ar kuriem mēs varam efektīvi pastrādāt un jau panākt sejas liftingu. Jo mums jau jāsaprot ir par visu, ka visam jau ir cēlonis. Tas, kad mums ir kāda krunka pierē, vai mums ir tūska, vai mums paliek smagāks sejas ovāls, tas noteikti būs ķermenī kāds cēlonis, ka mums ir jāatrod, tā būs tikai seka, kas būs uz sejas. Un tāpēc parunāt es šodien vēlos un padalīties arī nedaudz zināšanās par anatomiju, mazu ieskatiņu, ja ilgies jūs ar to tā kā neaizkavēšu un negarlaikošu, ja, bet lai saprastu, cik ļoti vienots ir ķermenis un seja, mums mazlietiņi ir jāpaskatās uz to ķermeni kopumā. Un tāpēc es tagad ieslēgšu savu prezentāciju, tā skrien, šādi, tā, kas man te ir. Jā, te tā kā prezentācija, protams, ir par efektīvas tehnikas, kuras veicinās sejas liftingu, bet tas nenozīmē, ka mēs nevarētu strādāt ar vēderu vai, piemēram, ar pēdām, un tas neveicinās sejas liftingu. Ja? Jebkura vieta ķermenī mums var iedarboties uz kādu citu ķermeni. Vai ir dzirdēts tas, ka mēs strādājam, citreiz strādāt pēdām un pāriet galvas sāpes. Ja? Tas nozīmē, ka seja un ķermenis mums ir vienots, vesels. Sejas liftingu nav obligāti jāpanāk tikai masējot krampīgi, masējot seju, pašu seju. Jo mums ir daudz dažādi tie iemesli, daudz dažādas līnijas ķermenī, kuras atbrīvojot, mēs varam citreiz panākt pat efektīvāku sejas liftingu. Un tāpēc es tagad mēģināšu iet uz priekšu. Man tā ir pirmā reize, ka es rādu kādu prezentāciju. Tā, uz augšu mums neies, un tagad es izslēgšu, man tā bišķīt lēnāk tas ies. Lai pārslēgtu lapu. Jā, redziet, te ir ļoti skaists jau mums skaists zīmējums, ka pirmajā mēs zīmējumā arī redzam, ka seja un ķermenis nav atdalāms viens no otra. Nav tā, ka ķermenis mums ir atsevišķi un mēs noņemam galvu nost, un tā galva mums ir kaut kas pavisam cits. Un mums ir, ja mēs gribam skaistu seju, mums ir jāpastrādā tikai ar šo daļu, ja, kas mums skatās ārā no apaklītes. Un tad mēs būsim skaistas. Nē, mums pirmkārt ir jāpastrādā ar visu
kopā ar visu ķermeni. Vēl, skatoties uz seju, jau vien mēs redzam, ka tas pirmais slānis, to, ko mēs redzam, tā ir āda. Un bieži vien jau tas liftings, mēs pat nevis sejas liftingu, mēs uzreiz iedomājamies ādas liftingu. Mums vajag liftingu sejai, ko mēs gribam, ādas liftingu. Bet, lai mēs panāktu arī tepat strādājot uz sejas to ādas liftingu, redziet, cik šeit ir slāņi tai sejai. Un jāstrādā jau mums īstenībā ar visiem tiem pārējiem slāņiem, kas mums zem tās ādiņas ir apakšā. Zem ādas taukkārtiņa, fascija, pēc tam ir muskulītis, pēc tam ir kauls. Un visos šajos līmeņos mums ir jāpastrādā, lai mēs kaut ko panāktu, kādu efektu uz sejas. Un, lai saprastu, kā mums seja un ķermenis ir neatdalām viens no otra, te es esmu tādas bildītes salikusi, kas tad mūsu seju un ķermeni savieno. Mūs savieno asinsrites sistēma. Nu, nav jau tā, ka mums asinsrite iet un te viņa beidzas, vai ne? Un te viņa iet uz riņķi, un sejai mums ir savs sirds un sava asinsrite. Protams, ka tā nav. Tātad ir asinsrite vienota. Mums ir nervu sistēma vienota. Es varu paskatīt. Nervu sistēma vienota, mums ir limfātiskā sistēma vienota, un mums ir vienota šie audiņi, ko sauc par fasciālajiem audiem. Viņi ir tāds kā tīklojums, tīkliņš, tā kā iedomājieties kā plēvītes pa visu ķermeni, kurai nav ne sākuma, ne gala, un šis tīkliņš apņem gan katru muskulīti, katru orgānu, katram muskulim vēl ir šķiedriņa, katru muskuļa šķiedru, iekšējo orgānu, pēc tam vēl visus orgānus kopā. Principā maisiņš iekš maisiņa, ja? Un viss ir tādā nepārtrauktā pinumā. Un, ja kaut kur, piemēram, pieņemsim, ka man šī ir fascija. Ja es šeit savilkšu, uz baltā būs labāk redzams, viņa ir taisna. Es šeit pavilkšu, tātad krokas un krunkas mums jau velkās uz leju no visām pusēm. Nav tā, ka savilkts paliks tikai tajā vietiņā. Tātad, ja mums būs kaut kur savilkums, piemēram, vēderā vai pārgriezt, būs rēta, tātad vilks audus no visām pusītēm uz to pusīt, kur būs savilkts, tātad vilks mums arī no sejas. Ja mums ir ķeizara grieziena rēta, piemēram, mums vilks pa visu šo priekšiņu uz leju, un mums būs grūtāk cīnīties un pacelt šo sejas ovālu uz augšu, ja tā ir problēma. Tad mums ir jāstrādā rētu, jo šīs fascijas, vēl šis tīkliņš, ja, šis maisiņš, kas mums iekšā ir nepārtraukts, viņš vēl ķermenī sadalās vēl tādās spēka līnijās. Priekšējā, mugurējā, dziļā, vēl spirāla veida. Un tad vēl, teiksim tā, ja ir pieres krunkas, ja, mugurējā fasciālā līnija, mums sākas vai beidzas, kā kurš citu raksta, viņi sākas šeit, starp uzacim un uzac lokiem, pāriet šeit visur pāri pa galvu, aizmugure un mugurējo daļu, lejā un beidzās pēdās. Tātad, mēs uzreiz varam saprast, ka ja mums būs savilkta apkakle, savilkta sāpoša mugura, plecu zona, tad bieži vien mums būs arī problēmas ar pieres krunkām. Un mēs viņu masējam to pieri, un pieri neatbrīvojās. Bet mums īstenībā būtu jāpastrādā ar muguru, ar stiepšanās vingrinājumiem, ar muguras masāžu, ja, vairāk ar to problēmu. Tātad, iešu tālāk. Kas mums vēl nodrošina, teiksim, to, lai mums izskatītos skaista seja? Tie ir kauliņi. Ar gadiem mums kaulu masiņa paliek mazāk, tādēļ es saprotu, jūs jau esat te jau uz pareizā ceļa, jo dzerat pārtikas piedevusi un esam atveseļojot savu organismu, lai mums šī kaulu masa nezustu. Jo, ja mums pazūd kaulu masa, uz vecumu cilvēciņi paliek mazāki, īsāki, un mūsu arī galvaskauss, viņš sarūk, un gan muskulīši, gan viss, kas uz kauliņa ir virsū, sāk nokarāties pāri kaulam, jo mums nav rāmja vairāk sejai, ja? Mums audi sāk karāties pāri.
mūsu rāmis ir palicis mazāks. To bieži vien var aptvert arī, saskarties pat gados jauni cilvēki, kuri iet implantēt zobus, un dakteris pasaka, ka 30 gados jums ir jāpieaudzē kauls, jo kaula nav. Un tad kā 30 gados var būt samazinājusies kaulu masa, ja? Un tur jau ir jāsāk domāt, kādēļ tik agri, vai tās ir dzīvesveida sekas, vai tās ir pārtikas mūsu sekas, tā ir asinsrites viss traucējumi uz galvu, ja? Bet tā ir kailā patiesība, ka mūsdienās ļoti, ļoti daudziem, kam jāimplantē zobi, ir kauliņš jāpieaudzē, jau kā tam nevajadzētu būt. Tā, Kas vēl mums ietekmē sejas ovālu? Lai saprastu, šeit jau redzot, kā mums stāv ķermenīts, mūsu sejas to skaisto liftingu ietekmē mūsu stāja. Un tas jau ir tas viens no galvenajiem. Ja nebūs skaista, pareiza stalta stāja, mēs varam likt kaut ar zeltu kaisīt uz sejas, mūsu sejas ovāls neizskatīsies tik labi, cik viņš varētu izskatīties. Tas būs mirklīgi. Jā, protams, mēs ap seju varam darboties, bet tas būs tikai uz mirkli, uz stundu, līdz vakaram būs skaisti, un pēc tam vairs jau rezultāts pazūd. Jo, skatoties, kā šeit meitenei, te ir taisns kakliņš, un kā notiek, ja kakliņš ir uz priekšu. Mums bieži visas darbības notiek priekšpusē, ja? Mēs sēžam pie datora, sēžam telefonos ļoti daudz. Mēs esam visus priekšu, mums aiziet kakls uz priekšu, ja? Un šeit jau paliek lieki audi, un arī tūski sāk krāties, un viss tā zemžokļa zona mums paliek pilnāka un nesmukāka, ja? Un es sveicinātu gan buldogu vaiciņu, gan mums ir dubultzodiņš parādās. Vēl kas ir ļoti, ļoti svarīgi, kas mums nosaka, kāda mums būs stāja un kāda mums būs, cik skaista būs seja, tās ir emocijas. Un tas ir viens no visizplatītākajiem faktoriem - stress un emocijas. Jo šāda veida emocijas, ja tu ilgstoši, tas nenozīmē, uz vienu dienu tu sabēdājies, uz stundu pēc tam tu nokritīji un aizgāji. Labi. Tev vēl nepaspējas, kaut gan stresa hormons paliek, viņu nemaz tik ātri nevar, viņš jau savu kaitējumu ir izdarījis. Un te es atkāpšos mazliet no stāstāmā, kā ātri neutralizēt, ja jūs atceraties stresa hormonu, kāds uzkliedz, tad jums ir 30 sekundžu laikā jāiet un jāizdara fiziskā slodze. Piemēram, pietupieni. Ātri 20 pietupieni. Tas nevienmēr iespējams, ja, kad atvainojiet, es iziešu un tagad es tupšos. Tikai ar fizisku slodzi var nodedzināt kortizolu, ja, stresa hormonu. Uzreiz viņu neutralizēt. Ja mēs neuzspējam tajā īsajā laikā viņu neutralizēt, viņš uzkrājās un jau izdara savu postošo darbu. Gan ir saspringumi ķermenī, tie būs uzreiz vilmaiņas traucējumi. Tas viss momentāli aiziet kā ķēdīte. Momentāli būs iekaisums organismā. Un gan hormons ir hormons. Ja? Un, protams, turēt sevi tādās pozitīvās emocijās, meklēt pozitīvas emocijas, dzīvot apzināti pozitīvajā. Bet, protams, nevienmēr tas ir iespējams. Tad, kad mēs izlemjam, ka mēs dzīvosim pozitīvi, kāds uzreiz iemetīs darbs karoti, satracinās tevi, mēs tupjamies, vai ne? Mums jau tagad ir tablete, mēs ātri varam uztaisīt vai piepūpēties, vai pietupties, jā, vai kāds puspiesēdiens. Pietupieni vispār ir visuniversālākie un vislabākie vingrinājumi, un arī vispieejamākie, jā, ja neko nevar citu izdarīt, mēs taisam puspiesēdienus un piesēdienus, mums tam nevajag pat sporta zāli. Un tad ir, protams, par to, cik tālu un cik ilgi tu to akmeni, kas tev tai krūtīs ir, tev aizvainojumu nesīsi līdzi. Viens ir, ja tu esi uz dienu bijis, un tad pēc tam tā kā sadusmots, jā, ir dusmas bijuši aizvainojums, bet labi, pēc tam tu aizgāji paskriet, iznūjot, iedzēri nomierinošu tēju, izvingroja to, bet ir cilvēki, kuri, diemžēl, mīl šo akmeni, jā,
To jau sauc par upurīti, nest līdzi gadiem dzīvot pagātnē un visu laiku celt augšā, kā man tur bija bērnībā, kā man tur bija tas. Viņš visu laiku dzīvo pagātnē. Ja? Līdz ar to šeit jau ne tikai par sejas liftingu runājot, tādi cilvēki visbiežāk būs, viņiem būs uz leju mutes kaktiņi, visu laiku būs uzrautā čumbiņa, un viņš staigā, visu laiku tāds sērīgi, viss ir slikti, ak, nabadziņš, viņš tā kā jūt visam līdz, un ne jau obligāti viņam būs uzreiz nokarājusies pazodi, bet to, ka čumbiņa būs šāda, un viņš pat tev jutīs līdzi, varbūt, ka tev pat viss ir kārtībā, bet viņš atradīs, ak, nabadziņš, tu esi pārstrādājies, un pat nevajadzīgi, tas ir tas upurīts, un tas ļoti bojā paskatāties, uzrautos zodiņus, pavērojiet, ka zodiņš pilnīgi uzraujies, ir tādās mazās, tādās iedobītēs, tāds kunkulīts un mutis kaktiņi visu laiku uz leju. Kad mums vēl ir mutis kaktiņi uz leju, un kas bojā mūsu ovālu? Tas, ar ko mēs šeit arī izaicinājumā cīnāmies, tas ir tas, kas mums notiek mūsu vēderā. Tas ir, pirmkārt, vai tas ir paliels vēderiņš, vai mums tie vēderiņš ir izkrits uz āru jau tāds, un stāja tur vairs nekāda, mums ir ieliekta mugura, un mums ir kakliņš uz priekšu, jo ķermenis jau ir gudrs, viņš jau mēģina mūs noturēt taisnus, un vēderiņš būs uz priekšu, duksīts būs uz atpakaļ, sāpes būs mugurā, sāpes būs kaklā, visur būs sāpes un nepareiza gaita. Un otrs ir, ja mums visu laiku ir piepūsts vēders. Ja mums vēdera un zarnu trakts nav kārtībā, ja viņam būs arī no stresa, arī, protams, ja ir stress un šīs vēdera gremošanas problēmas, neviens laimīgs cilvēks, neviens cilvēks ar piepūsto vēderu nebūs smaidīgs, laimīgs un ar starojošām acīm. Tur, kur ir sāpes, mēs vienmēr ap šīm sāpēm nopaļosimies. Tā kā krevetītes, mēs būsim tādā banānā, tāds balāniņš pusaplītī, mēs būsim uz priekšu. Tātad mums jau pleciņi būs uz priekšu, jo mums sāp vēders. Organisms automātiski sargā to vietiņu, kura mums sāp. Mēs ap viņu nopaļojamies. Un tātad vēl, kas mums ir, ko mēs vingrināsim, viens no vingrinājumiem būs šim skaistajam orgānam. Tā ir diafragma, tā ir krūšu diafragma, un krūšu diafragma mums ir ielpas pirmais un galvenais ielpas muskulis. Tas, kurš veic ielpu. Bet diafragma mums ir arī stresa muskulis. Tas ir gan diafragma, gan vēl šis košļāšanas muskulis, ko mēs arī, tas būs vienīgais, ko mēs sejā pieskarsimies. Tie divi ir stresa muskuļi. Un diafragma ir jau tā, kad kaut kas notiek, mums pakrūtē sažņaudzās. Mums uzreiz, hops, šeit jau ir sažņaudzies. Šī lielā diafragma, redziet, kā viņa apakšā ir. No apakšas viņa nofotografēta, viņa izklāja visu, atdala krūšu dobumu no vēdera dobumu. Un diafragmā te ir, redziet, tāds skaists atverītes. Un ja diafragma ir sažņaugusies, caur šo atverīti mums iet, lai saprastu, kādēļ mums ar vēderiņu ir jāstrādā no diafragma. Šeit mēs redzam, te ir kuņģis, un šeit mums iet barības vads. Tad šis barības vads iet caur vienu no šiem caurumiņiem diafragmai. Un ja mums diafragma savelkas, tas caurumiņš nožņaudzās. Un kur mums raus? Protams, ka šis būs nosprogots uzreiz mums šī caurulīte, tas vadiņš, to vadiņu raus uz leju. Un kur mums vadiņš piestiprinās? Mēs ejam uz augšu. Redziet, mums barības vads piestiprinās pie galvaskausa. Te ir galvaskausa un ir barības vada pauguriņš, kur mums piestiprinās. Un ja mums rauj uz leju, tad mums visu šo daļu arī raus uz leju. Un nav jau tikai, ka barības vads mums ir nospriegots. Tikpat mums ir visi pārējie orgāni vēl nospriegot. Zarnu trakts. Otrkārt, diafragma, lai vēl saprast, kāda ir saistība ar kaklu. Diafragma mums ir kakla muskulis pēc izcelsmes. Viņi ar kaklu reizē
Tad, kad dzimst bērniņš embrionālā periodā, diafragma un kakla muskuļi ir piedzimuši reizē. Tā ir māsa un brālis. Tikai attīstoties bērniņam, šie diafragma nolaižas lejā, vēdera, tā kā krušs starp krūtiņu un vēderu, ja, nolaižas lejā, bet viņi jau nenokrīt lejā. Viņi nolaižas lejā saitītēs un tajās fascijās, ja, tajās plēnītēs, ko es jums rādīju. Bet tā sasaiste jau ir palikusi. Un tikko būs savilkts kakls, mums būs savilkta diafragma. Tikko mums savilksies diafragma, mums būs savilkts un sāpīgs kakls. Ja? Tā kā viss mums ir saistīts. Un ja mēs nevaram kaut ko atrisināt augšā, piemēram, kakla masāžu, mums ir visu laiku savilkti pleci, visu laiku te tirpst sprāns. Iespējams, vaina nav tikai tai sprandā. Un pleciņos un kaklā iespējams vaina ir jāmeklē zemāk. Ja? Un to vienmēr atceraties, ja jūs netiekat galā ar kakla sāpēm, apkakla zonas sāpēm, jums vienmēr viņa ir sāpoša, pārslogota. Un nav tāda redzama iemesla, nav pat tāda, ka jums būtu ļoti liela pārslodze uz kaklu, bet viņš ir savilkts. Meklējam vainu citur, citās zemāk esošajās struktūrās un kaimiņos. Un tieši tātad, ja mums būs savilkts kakls, mums nekad nebūs skaidrs, skaists sejas ovāls. Mēs atkal nonākam pie tā, ja kakliņš mums ir savilkts, muskulišķi savilkās, mums viņš viss vilks šo daļiņu uz leju, jo visi kakla muskuļi piestiprinās mums iet augšā līdz galvaskausam. Saīsinoties, mums kakliņš paliek īsāks. Esat taču ievērojuši, ka ar laiku sievietēm, sevišķi sievietēm, pat vīriešiem pat ir mazāk, ja nu viņš ir ļoti, tā kā gruntīgāks palicis ķermeņa apmēros, bet sievietēm ir ļoti izteikti, ka ir īsi kakli paliek, ja, tādi ar gadiem paliek nav vairs tie garie kakli, viņš tā kā iegrimst ķermenī. Tā, iesim tālāk. Es ceru, ka es neesmu vēl nogurdinājusi, daudz mums nebūs. Jā, šeit arī ir tie faktoriņi un muskuliši, ar kuriem mums ir jāpastrādā, kas viss mums ietekmē tieši to kakla skaistumu un arī mūsu sejas ovālu. Ja mēs viņus atbrīvojam un uzlabojam asinsriti uz galvu un mazinam tūsku, mums jau sejiņa paceļas pati, un citreiz pat līdz sejai mēs netiekam, atbrīvojam diafragmu, atbrīvojam krūšu muskuļus, noliekam vietā kaklu, un šī daļa mums paliek jau skaistāka, izteiktāka, un vienkārši, ja kakls jums aiziet, lai viņš stāvēs šādi uz priekšu, vai viņš stāv šādi taisni atpakaļ, ir pilnīgi cits izskats kaklam. Tādēļ, ja nevar saprast, kāds tad man ir tas sejas ovāls, vai man viņš jau ir pazudis, ja, jo bieži vien to mēs pat nemanam un neredzam. Viens no sejas ovāla tā kā tādiem, teiksim, kas mums ir jāpaskatās, vai mums ir žokļa stūris, un to mēs bieži pat nezinām, ka viņš ir pazudis. Žokļa stūris jeb jaunības stūris. Mēs ar pirkstu varam šeit iziet un pasataustīt viņu, bet vislabāk mēs viņu varam redzēt un nofiksēt, ir mums viņš vai nav, tad mēs nofotografējamies. Mati augšā un nofotografējamies tā, kā policija meklē apmēram, bez smaida, vienkārši pat taisni, skatoties aparātā, 2 soļus nost, ja, noliekam, kaut vai tad būs vienīgi otrādi, ja mēs liksim uz selfiju kameras, ja, tad ir jāpaskatās, ka labāk puse ir kreisā puse. Bet nofotografējiet, noliekat tā, un tieši no sāna, no vienas puses un no otras puses. Un tad tikai izpētot man arī ļoti smalkām tievām meitenēm, klientēm, mēs skatāmies, žokļa stūra nav. Ja? Viņš ir pazudis audos, te ir tūrskaiņš, tātad ir nospiesta jau asinsrite, ir nospiesta limfātiskā aptece, ir saspazmēts šis galvas grozītāja muskulis, kur mēs noteikti izmasēsim, ja? Jo tas ir principā viens no galvenajiem kakla muskuļiem, kurš ir jāatbrīvo, jo aiz viņa iet asinsvadi un limfvadi no galvas, visa gandrīz aptece. Otra daļa mums iet no aizmugurē, ja? Tur, kur ir pakausīts.
gar mugurkaulu. Tātad galvas grozītāja muskulis mums ir svarīgs. Mums ir svarīgs šīs zaļais, tā ir platisma, tas ir mūsu skaistā kakla muskulis, kakla ādas muskulis, kurš arī sākas mums šeit no krūša daļas, iet pāri visam kaklam un iepiņās mums šeit ievijās ar šķiedriņām sejā, sejas muskuļos. Un, ja šis muskulīts saspazmējās uz leju, sāk veidoties šīs skaistais nosaukums, kam dots ir Venēras gredzene, ja, kurš ir nosaukums ļoti skaists, bet netik skaists tas izpildījums, ja, tas redzamais, kas ir uz kakla, Venēras gredzene. Un arī pazode, ja, mums ir dubultzodiņš un buldoga vaidziņa, jo šis muskulīts, te varbūt tik labi nevar redzēt, viņš sākoties no krūša daļas, viņš ievijas šeit mutes kaktiņos, ja, gan mutes kaktiņos, un ja viņš vilks uz leju, redz, ka viņš jau, piemēram, velk uz leju, ja, mums visu tādu novelk uz leju. Tātad tas ir jāatbrīvo, lai mēs paceltu sejas ovāliņu uz augšu. Kas mums šeit vēl ir? Šeit mūsu skaistais krūšu muskulis. Tas ir ļoti spēcīgs. Tas ir tas spēcīgais muskulis, kurš nopaļo mūsu plecus. Un ja mēs visu dienu šādi sēžam, mums pleciņi ir šādi uz priekšu. Un ja mums aiziet uz priekšu pleci, mums aiziet uz priekšu arī galva. Ja? Mēs visi nopaļojamies ap šo krūšu muskuli. Pa lielam, cik mēs raugam un cik mēs viņu vingrinām, viņš ir ļoti savilkts gandrīz visiem. Tā, kas mums vēl var noteikt sejas ovāli? Ir tāds mēles kauls, mēs šodien pie viņa nepieķersimies, bet to var paskatīties, kā katram ir novietojies mēles kauliņš. Šeit apakšā var redzēt. Mēs padarbosimies ar mēli, līdz ar to mēs varbūt uz viņu arī iedarbosimies. Bet viņš ir te, ja mēs ejam ar zem zoda, uzreiz noliekam pirkstus un tā uz priekšu pa to mīksto daļu, un mēs atduramies, pirmā cietā struktūra, pret ko mēs atduramies, ir mēles kauls, mēles kauliņš. Un viņš ir tāds maziņš kauliņš, pie kura piestiprinās milzīgi daudz muskulīši. Ja ņemtu mēs skeletu, man tagad nav tas mēles kauliņš, ja tīri bez muskuļiem, viņš karājās gaisā. Šeit, kakla priekšā, viņš karājās gaisā tāds mazs pusmēnestiņš. Un tad, kad apauga ar muskuļiem, tie muskulīši te no mēles kauliņa iet muskulīši šeit pie apakšžokļu līnijas daudzi. Viens muskulīts iet no mēles kaula šeit, arī viens līdz vairogķēzerim, kāds iet jau līdz krūša kaulam. Ja nemēties, uz šo pusi velk, uz leju velk, un viens muskulīts iet no mēles kaula uz aizmuguri, uz lāpstiņu. Ja? Kur ir mēles kauls un kur mums ir lāpstiņa. Bet jā, tur iet muskulīts, un ja mums būs saspringta mugura, sāpīgas lāpstiņas, nekustīgas, tad, protams, ka šis vilks, ja tas muskulīts saspringzinās, uz kurieni viņš vilks? Uz leju, ne jau pacelsies uz augšu, ja? Mums vienmēr vilks uz to stiprāko pusi un stiprākie kauli mums un muskuļi, tās galas būs tur, kur ir ķermenis. Un mums atkal pazūd sejas ovāls. Lai līdz tam ir skaidrs apmēram. Tā, es paskatīšos, jā, mēles kauls, un šeit ir mēle. Ar mēlīti mēs pastrādāsim, jo tā arī tas ir ļoti svarīgi, tā pozīcija, kā mums stāv mēle, lai mēs arī paceltu šo daļiņu uz augšu. Jo to varam katrs tagad patestēt, kur jums atrodas mēle miera stāvokli. Tad miera stāvoklis ir tas, kad jūs nerunājat un nekošļājat. Negramojat, nēdat, nekošļājat, ja? Arī košļājam no gumija. Kur atrodas mēle? Un bieži šeit ir nepareizs stāvoklis, šeit mēles mugurī, mēlītē jābūt, ja šīs ir augstlējas, ja? Šī augšējā daļiņa pie augšžokļa augstlējas, mēlei ir jāieguļas tieši tāpat ar muguriņu klāt pie augstlējām, uz augšu ar tādu līkumiņu. Šeit mēle ir tikai galiņš, zīmējumā ir augšā pie augšzobiem. Bet pati mēle ir, redzēt, nokritusi lejā, kaut kur vaļājās mutes dobumā. Jābūt ir uz augšu. Un tikko mēs pavilksim mēlīt uz augšu, mums pavelkās visa šī uz augšu zemžokļu zona. Ja?
Arī to jūs varat pamēģināt jau pie spoguļa. Ja, piemēram, mēle, es pagriezīšos, ir lejā, un ja es viņu tagad piespiežu augšā. Varbūt nav tik labi redzams, bet ir, ja tā tuvāk varētu redzēt, šī zona pazūd, uzreiz paceļās augšā. Ja? Tas mums ir jāiemācās, tas ir jākontrolē pa dienu, kur tev atrodas mēle, jo tā ir lieta, ko var darīt arī staigājot, piemēram, nūjojot. Ja jūs nevarat domāt, piemēram, kāda ir mana elpošana staigājot, tad to nav jādomā. Kā tu elpoji, es elpoju pareizi vai es elpoju nepareizi. Ja? Par elpošanu ejot nav jādomā vai taisot fiziskus slodzes, bet kur atrodas tavu mēli, to gan tu vari padomāt. Ja nav tā slodze pārēm, ja, liela, bet nojojot, soļojot, mēli vari paturēt augšā. Izņemot, ja skrienot jau vairs nē, varbūt tev ir jāelpo caur muti, tad gan vairs nē. Jo pareizi ir tā, ja jūs noliekat pareizi mēli un aiztaisat degunu, jūs nevarat ieelpot. Ja mēli nav pareizā pozīcijā, tad caur muti var ieelpot. Ja? Tad tas ir tāds kā mazs testiņš, tu vari pamēģināt, ja mēli noliek augšā, tu paliec bez gaisa, jo mute nav domāta elpošanai. Ja? Tas mums ir elpošanai domāts tikai deguns. Un mēlei, skatāties arī saviem bērniem, tas jums vienmēr informāciju noderēs, ja jums bērniņi sēž un spēlējās un mutīte ir vaļā, ir jau nepareizi, tātad viņam nebūs pareizs sakodiens, ja? Jo pareizi mēles pozīcija veido gan mūsu augšžokli, apakšžokli sakodienu un pareizu deguna elpošanu, jo atver augšžokli. Taisa tās augstklējas, smukas, skaistas, ja? Un mēs pareizi elpojam. Tātad, ja nonākot pie mēles pozīcijas, kas varētu bojāt mūsu sejas ovālu? Tas, kā mēs naktī guļam. Ja mēs guļam un krācam, mute vaļā, mums nebūs skaists sejas ovāls. Mēs no rīta pamostamies, mums ir ar tādu muti, tu esi gulējis, pārstiepta košļāšanas muskuļi, pārslogota zemžokļa zona, uz atpakaļ atgāsta galva, tas nozīmē, ka būs pārslogota arī šī galvaskausa pamatnes muskuļi. Un pieceļās bieži vien, kad saka cilvēks, es no rīta jau piecēlos ar tādu sāpošu galvu, man neskaidra galva ir sāpoša. Iespējams, ka cilvēks guļ un krāc un guļ ar atvērtu muti. Ja, tāds. Un otrkārt, tas bojā arī zobus. Ja, to atkal zobā stomatologa puses, tas zobus bojā, jo izžūst mute ir sausa un tur veidojas cita mikroflora. Ja? Tas ir viss ir kopā. Tas ir gan sejas ovāls, gan veselība, ja? Zobi, viss. Asinsrites traucējumi. Tā kā atkal mēs nonākam pie tā paša, uzliekot liftinga masku, ar mums nepietiek ar to. Mums ir jāatrisina, redziet, cik daudz lietiņas jāskatās, ja? Kas ir svarīgāks par krēmu, liftinga krēmu. Un, protams, šeit ir tāda drūma tante, ja? Kas mums bojā sejas ovālu, tāda dusmīga, tās ir emocijas, ja? Tās ir visu laiku dusmīgs, visu laiku neapmierināts, tā ir mīmika. Tā ir mīmika, ko mēs nepareizi varbūt jau lietojam. Tantuks vienmēr ir dusmīgs, un viņai jau raksturīgās arī grumbas iezīmējās, gan deguna mutes rieva, gan šie deguna bortiņi jau ir tādi jau uz augšu. Te jau ir marionetes rievas, ja, kas ir nolaistiem aktiņu uz leju. Tās ir mīļa emocijas. Tādēļ vairāk jāsmaida, lai mums tie muskuļi pacēlāja. Tas nekas, ka mums ir kaut kāds vārnu kājiņas, vai pat vārnu kājiņas, vairāk tie smaida stariņi. Labāk, lai ir smaida stariņi, ka mums viss uz augšu iet, nekā mums viss iet uz leju. Ja? Neieslēdzam depresorus, bet ieslēdzam tos levatorus saucamos, kas ceļ mums uz augšu. Paskatāmies. Jā, šeit es ieliku, kas vēl mums varētu palīdzēt. Tā ir, protams, rūpe par savu ķermeni, kā jau mēs runājām, dzeršana, ja? Tas ir šķidrums, jo fasts, tas tīkliņš, ko es rādīju,
fasciālais ķermenis. Fasciālais ķermenis satur 4. daļu mūsu ķermeņa šķidruma. Ja? Tas, kas ir šķidrums, tas ir fascijās. Un tad jau jāizdomā, fasciālajie audi ir visur. Ja? Es viņu vairāk salīdzinu ar, atcerieties, ka mēs kādreiz gludinājām caur marli, ja? Visas drēbes, bet kādi ir tie fasciālie audi? Vai tev ir slapja marlīte tāda pilna, vai tāda sausa, ko tu izņem no skapja, un viņa tāda saņurcīta, tāda sausa marlīte, ja? Un ja tu dzer vienu, labākajā gadījumā, vienu glāzi dienā ūdens, vai nepatzeries nemaz, tad tavs ķermenis, tavi fasciālie audi līdz ar to, un fascijās ir kolagēns, mīļie, fascijās ir kolagēns, un tātad viņš nedara savu funkciju, tātad nevar nekustēsies locītavs, mēs paliekam stīvāks, mēs izžūstam, par kādu skaistumu mēs varam runāt, ja, un par kādu liftingu mēs esam izžuvuši. Ja, mēs esam tā kā sausas marles, tādēļ dzeram, un, protams, ja ir piedāvājumā vēl tāds ūdens, kas vēl dara ar minerāliem, kas mums vēl palīdz organismam, protams, izvēlamies savam ķermenim labāko. Lai nesāpētu tie vēderi, ja, mums ir jātīrās, un tīrība iekšā būs tīrība arī ārā, jo tad, kad ir iztīrīts organisms, un tad, kad viņš ir pabarots, tad kā mēs varam vēl, ja liekam klāt vingrinājumus, masāžu, elpošanu, tas ir raķetes ātrums, kādu mēs varam panākt uzreiz rezultātus sejā, ķermenī. Bieži vien pat bez visām masāžām jau pavelkās sejiņa, ja? Bet, protams, ir kaut kur ir jāpieliek mums rokas klāt, un ikdiena ir ikdiena, un stresi ir stresi. Un ir lietas, kas mūs trigerē, ja, un mēs satraucamies, mums saspringst tie muskuļi, un varbūt to mēs tikai ūdeni padzeroties nevaram atlaist. Tad mums ir tehnikas, ar kurām mēs jau varam pastrādāt tīri fiziski. Un, jā, šeit es arī to rādu, ja, ka nevienmēr tu vari aplikties ar zelta pačiem visu ķermeni, ja, bet tas nenozīmē, ka tu panāksi liftingu vai zelta mastu, tad drīzāk sēžot pie datora, mēs ņemam fiziski izstiepjam šo muskulīti saspringto ķermeņa daļu vai palpojam, atbrīvojam diafragmu, un tam būs daudz lielāka, tu dabūsi rezultātu, ja? Jo tu dabūsi asinsriti, vienkārši dabūsi asinsriti uz seju, uz galvu, un tas arī būs mūsu tāda artava, mūsu sejas liftingam, skaistai sejas ādai, jo mēs jau gribam to skaisto sejas ādu. Ja? Tā mēs atgriežamies pie tā, ka mēs vēlamies, lai labi izskatās tas, kas nāk laukā no apkaklītes. Ja? Bet, lai nāk tur skaistums laukā, mums ir jāpastrādā ar tām zemāk esošajām struktūrām, jāpastiep viņas, jāatbrīvo viņas, jābaro no iekšpuses. Un tad, protams, ir svarīgi barot arī no ārpuses. Liekam zelta mastas, bet jau uz pabarota ķermeņa, ja, no iekšpusītes. Un pabarota muskuļa ar fiziskajiem vingrinājumiem, mēs viņu esam izstiepuši, sabarojuši, uzlabojuši vielmaiņu, lai viņā visi procesi var notikt. Tā, tas ir apmēram viss, laikam man vairāk nav. Tā, kā es varētu šo aiztaisīt? Man ir te palīgs, kurš man visu aiztais. Tā. Un tagad mums ir tā, ka mēs... Diana runās, ja? Nē, jā, es domāju, viss kārtībā, mēs tagad tevi redzam, varam turpināt. Un tagad es saprotu, ka es gribēju 10 minūtes runāt, jā, lielākais 15, atkal ir aizgājis jau ļoti ilgi, bet mīļie, jā, kungi un dāmas, bez tā ievada mēs neizprotam, ko mēs darām. Ir vajadzīga tā vienkāršā anatomija, tā ir anatomija, bet tā ir dzīve. Ja, tā ir dzīve, vienkārši ikdiena. Un ja mēs to saprotam un pieejam apzināti šīm lietām, mums ir daudz vieglāk uztvert visu, ko es ar savu ķermeni daru. Mēs atbrīvosim tagad diafragmu, jo tas mums jāiemācās ir obligāti. Ja jūs nav laika nekam dienā, kā cilvēks saka, man nav laika. Atrodam minūti, 2, vismaz vienam vingrinājumam. Atbrīvojam krūšu diafragmu.
Un to var atbrīvot. Vienalga, jūs taisat kafiju, kamēr stāvat, atbrīvojam. Jūs taisat tostermaizīti, izdaram. Diafragmu var atbrīvot dienā neskaitāmas reizes, nav obligāti vienu reizi. Ja? Sēžat ofisā pie atbrīvojam, jo vingrinājumi var taisīt gan sēdus, gan stāvus, guļus šo variantu guļus nevarēs. Tātad mēs vispirms atradīsim, tā ir mani, es nezinu, kā man var redzēt, cik tālu. Mums ir jāatrod, es pacelšos augšā šeit, kur ir ribas, jāsataust ribu loks. Šeit ir loks, ja? Šeit sajiet tādā tristūrītī kopā, mēs atrodam ribu loku, šeit ribiņas iet uz leju, un mums jāuzliek šeit uz ribām ir rokas. Šādi, tā kā tautas dejās, ja mēs uzliekam. Tā, es noņemšu noteikti, jo es piecelšos kājās. Galvu man nevarēs redzēt, bet tas nekas, tas nav svarīgi. Mēs uzliekam šādi virsū rokas. Mēs tagad sagriezīsimies ķermenī, sagriežamies, burni paliek uz vietas, jo to var darīt sēdus, ja? Sagriežamies ķermenī un tagad tikai veicam dziļu ieelpu. Dziļa ieelpa un elpu aizturam. Skaitam 1, 2, 3, 4, 5, izelpa uz vidu, visu nometam sasprindzinājumu. Ir apmēram skaidrs, mēs pagriežamies, tikai tad veicam dziļu ieelpu aizturam, izelpā uz vidu mēs sasprindzinājumu nometam, izelpojam. Ja? Tas rokas uz ribām jātur? Jā, uz ribiņām. Mēs tā kā nevis uz sāniem, kā dejās, mēs dejojam, bet augstāk mēs uz ribu loku, uz diafragmu, jo tā ir diafragmas projekcijas zona, tur, kur diafragmiņa piestiprinās. Ja? Un galvenais, kas mums ir, ja mēs pagriežamies, ieelpojam, neuzvelkam šādi plecus, ja? Kontrolējam plecus, pleci paliek lejā. Tā, es mēģināšu šādi. Tā var būt labāk. Tagad mēģinām vēlreiz. Op, sagriežamies vispirms, burniņi paliek taisni, un tagad dziļa ieelpa un elpa aizturam. 1, 2, 3, 4 pleci lejā un 5 atbrīvojam, nometam sasprindzinājumu. Uz otru pusi sagriežamies un dziļa ieelpa. Un elpa aizturam. 1, 2, 3, 4, 5 un atbrīvojam. Tā var uz vienu, uz otru pusi, mēs tā kā diafragmu viņu sagriežam. Tad, kad veic to dziļo ieelpu, pat vienā pusītē var iesāpēties kaut kur. Tas ir ļoti labi, visi kārtībā. Tagad ejam tālāk. Mēs pagriežamies, mēs ieelpojam, elpu aizturam, turam 1, 2, 3, 4, 5 un no šīs pozīcijas paejam vēl mazliet uz priekšu. 6, 7, 8, 9, 10 un izelpa taisni. Uzmanīgi tiem, ja ir diska trūce un tu nedrīksti griezties šādi. Tad mēs tikai to vienu pozīciju tālāk neaizējam. Ja? Ir tādi cilvēki, tie zinās, ja viņam ir diska trūce. Man ir vairākas, es varu griezties. To cilvēks katrs pats zina. Man nepaliek no tā sliktāk. Un uz otru pusi sagriežamies, dziļa ieelpa, aizturam elpu, 1, 2, 3, 4, 5, padodam vēl uz priekšu, vēl tālāk aizgriežamies, 6, 7, 8, 9 un izelpa. Bet elpa ir jāiztur, ja, visu laiku. Nākošais, tad kā ir tā, teiksim, šitas ir kā tīri fizisks vingrinājums, tad tām, kuras grib vēl pastrādāt dziļāk uz diafragmu un pastrādāt ļoti labi arī pievērt no tā vingrinājuma, mēs izdarīsim diafragmas atbrīvošanu fasciāli. Viņš ir fantastisks vingrinājums. Mēs noliecamies uz leju, un šeit, kur ir tas ribu loks, te jau pāriet vēderiņā, mums ir jāsaņem šādi, lai iekrīt vēders tā rokās. Visa tā kroka, cik nu katram ir to kroku, saņemam rokās. Pavelkam uz priekšu mazlietiņ tā kā no sevis. Un tagad lēniņām ceļamies uz augšu. Un sajūtam,
Cik tālu varam? Ja ļoti sāp, paliekam tādā pussaliecienā. Ja varam, ejam tālāk, ceļamies, augšā, turam savu krociņu un turam. Tā kā it kā nedaudz, bet pleci brīvi, ja? Tā kā pavilkt uz priekšu. Turam, dziļa ieelpa, izelpa. Atbrīvojam. Tagad sajūtam, kāda ir sajūta, vai jau ir brīvāka ieelpa. Tā varētu arī būt, ka uzreiz jau elpa paliek vieglāka. Ja tāda? Nākošais. Mēs atkal ejam uz leju. Atkal saņemam kroku. Ja paliek tādā, ja ļoti sāp un tu paliec līks, tas nekas, paliekam līki, tā arī stāvam 20-30 sekundes. Ja? Ar katru reizīti jau auga padosies. Tagad saņemam, atkal ceļamies uz augšu. Ceļamies, uzceļamies. Cik tālu katrs var, ja tu vari taisni, tad taisni, ja paliec šķīvi, tad šķīvi. Un tagad mēs šo kroku tā kā dvielīti sabīdam tuvāk un izgriežam. Viena roka iet uz augšu, otru uz leju. Un noturam 20 sekundes. Caur džemperīti biezo varbūt ir grūtāk, bet caur maiciņu vai krekliņu vieglu, būs vieglāk saņemt. Notur, dziļa ieelpa, izelpa. Atbrīvojam, mazlietiņā atpūtinam, un mums vēl uz otru pusīti ir jāizgriež dvielīts, ja? Atkal ejam uz leju, atkal satveram savu krociņu. Cik katram ir, pavelkam nedaudz tā kā uz priekšu. Lēni ejam uz augšu, strauji nekad nevajag celties, jo tad arī audi saraujas, ja? Mums ir jādod viņiem laiks pārslēgties. Labi, tagad, kad esam tikuši tur, kur mēs tiekam, cik tālu, ja varam iztaisnoties, sabīdam kopā un uz otru pusi izgriežam dvielīti. Otra roka uz augšu, otra uz leju, ja? Tā. Noturam 20 sekundes. Šis ir ļoti labs vingrinājums. Ļoti. Ieelpam un izelpā. Atbrīvojam. Lietiņ šeit visu atbrīvojam. Ja? Un paelpojam, tagad sajūtam, kā mums jūtas elpošana. Es pieņemu, ka šeit viss ir palicis brīvs, ja? Ir vieglāk ieelpot. Mūsu galvenais elpošanas muskulis ir atbrīvots. Viņš ir daudz brīvāks jau. Ja? Neteiksim, mēs pilnībā viņu nevaram atbrīvot, bet viņš ir daudz brīvāks. Mēs pierējas varam sataustīt šeit ribas, ja? Uz ribām. Sataustam šādi, saņemam audus, visu pataustam ar roku. Cik tālu roka aiziet, cik tālu šādi saņemam krunku, ja? Audu krunku un nofiksējam. Sāpīgi tas ir. Nesāpīgi, neko nejūtu, vienalga, jo tie ir elpošanas palīgi muskuļi, tie ir ribu muskuļi. Ja, iztaustam, un tas arī ir ļoti labs gan jau masāžu paņēmiens, gan tāds vingrinājums, ka mēs taustam, cik vien tālu mēs visur sev varam aptaustīt. Saņemt, ja ir ļoti sāpīgi, tad mēs saņemam, paturam šo audu kroku. Vienkārši saņemam, paturam, pārliekam vienu pozīciju tālāk, saņemam, paturam, kamēr atlaižās un sāp pāriet. Atkal paejam tālāk, saņemam audu kroku, cik vien var, cik tas mums iekrīt rokā, un turam. Un uz otru pusī tieši tāpatās, saņemam, cik varam ādu, ja, audus, saņemam un turam, noturam. Kamēr sāp, ja ir ļoti sāpīgi, atlaižam mazliet to satvērienu, bet turam, kamēr sāpa dziest, viņa dzisīs. Rīt varbūt būs sāpīgāks ap ribām, ja? Bet šiem muskuļiem jāstrādā, jo tie nodrošina mums elpošanu. Ja? Tur nekur nedrīkstētu būt sāpīgs. Un šis vingrinājums, gan masāžu paņēmiens, brīnišķīgi risina tūsku problēmas no sejas un no visa ķermeņa. Jo mēs galveno limfas pumpi
mums ir muskuļi, kas limfu pumpē, un diafragma. Ja? Naktī muskulīši mums nedarbojās, naktī mums, piemēram, strādā viena nabaga diafragma. Ja? Un kādā mums viņa stāvoklī būs, tāda mēs no rīta pamodīsimies vairāk vai mazāk tūskaini. Un, protams, pirmajās pusstundā, ja muskuļi sāk darboties, tūski jau tāpatās, jā, aiziet. Bet tas ir tā, kā jums bija, ir sāpīgi. Ļoti labi. Jā, un tā var taisīt katru dienu un ļoti labi atbrīvo, tā kā var ap krūtīm visur, tikai krūts dziedzers neaiztiek sievietes, ja? Mēs visur, cik tālu mums rociņas sniedzās, varam šādi saņemt, pakustināt. Nākošais viens līmenis ir, ka mēs saņemam ļoti sāp, un mēs turam. Nākošais līmenis, kur mēs saņemam, un jau izkustinu uz vienu pusi, uz otru pusi pārlieku, uz augšu, uz leju, ja? Tā kā katru tehniku var apaudzēt ar daudzām variācijām, bet uzreiz nevajag visu plēst, ja? Tā kā es uz visām pusēm, ja? Nē. Ja ļoti sāp, saņemam un vienkārši noturam. Jebkur, kur ir sāpe, saņemam, noturam. Tā, galvenais, un pēc šīs tehnikas bieži vien mums jau var būt, ka ir pacēlies arī zodiņš, ja? Jo mēs atbrīvojam arī viss, gan fascijas, gan mēs atbrīvojam, arī kakls var atbrīvoties, un atbrīvojās arī vata caurulīte, ja? Noņem no tās spiediena, no tās vilkmes. Tātad, nākošais, ko es gribētu padarīt? Mēs izvingrinām plecus taisus. Salikšu matus, lai man tomēr. Izvingrināsim pleciņus, vismaz tik, lai mēs izapļotu. Atpakaļ, kārtīgu apli, uz priekšu. Liekam rokas pie pleciem atpakaļ. Kāds mums te vingrotājs. Tikai ar pozitīvām emocijām. Uz priekšu. Ļoti labi. Un tagad ejam ar pleciņiem uz priekšu un atveram vaļā krūškuru. Un uz priekšu un atveram vaļā. Un uz priekšu un atveramies. Uz priekšu nedaudz nopaļojamies, atveramies. Uz priekšu. Atveramies, uz priekšu, atveramies, uz priekšu un atveramies. Un tagad mums ir jāatrod, tur bija labi, te man laikam būs tas muskulīts, labi, krūšu muskulis, kurš mums ir jāizstiep. Viņš ir stiprs muskulis, salīdzinoši ar to, kas mugurai būtu jātur mūsu taisnē, kur mums ir tāds rompeida muskulis starp lāpstiņām. Tie ir vāji, bet krūšu muskulis ir tā kā tie antagonisti, viņi ir stipri. Krūšu muskulis vienmēr slodzē uzvarēs muguru, priekšu uzvarēs muguru. Tāpēc mēs vieglāk saliecamies uz priekšu, nekā mēs varam noturēt muguru taisu atpakaļ. Un tagad mēs tagad rociņu izstiepjam sānus šādi un īkšķīts uz priekšu. Ja? Liecam tieši pret krūtīm, ar īkšķi ieduram. Un te, kur tas sāpīgais punkts mums jāatrod. Tur, kur iedurās īkšķīts, atrodam sāpīgo punktu. Atrodam viņu. Un tagad mums ir tāds grebiens, jāuzstājas tāds grebiens uz leju, līdz krūts dziedzerim. Krūts dziedzerim mēs neejam, bet tā pa diagonāli. Mums viņš ir jāizmasē. Tur var būt tāds trigger punkts, tas ir mazais krūšu muskulis. Ja, es uztaisīju šādi, var ar abām rociņām, jo šādi. Viņš ir jāizmasē. Paceļ roku, kam viņš sāpīgs. Jā, un šis mazais muskulīts, viņš piestiprinās pie lāpstiņas, ja? Tad viņš arī lāpstiņu velk uz priekšu. Viens variants ir ļoti labs, ja ir mājās tenisa bumbiņas. Ar tenisa bumbiņu šo var izapļot, ja? Šādi ar pirkstiņiem, mēs ar pirkstiem iegrimstam. Jā, jau ir bumbiņas. Un ar pirkstiem iegrimstam, nevis pa virsu velkam, mums ir jāiegrimsta dziļumā un jāpavelk. Iegrimstam dziļumā, jāpavelk. Iegrimstam dziļumā, jāpavelk. Iegrimstam dziļumā un pavelkam. Pilnīgi elpa aizcērtas. Uz otru pusīti, ja? Otrā pusē, pēc tam stiepsim lielo mums šādi,
īkšķis uz priekšu, duram plecā un iedūrās tieši, kur ir muskulis. Un otru pusī. Pēc tam jums būs automātiski jau. Jā, pirmais. Jā, Diana, pareizi ir. Un uz leju. Mēs ieurbjamies tur dziļumā un pavelkam. Ieurbjamies, pavelkam. Variants ir, kad jūs liekat bumbiņu klāt un pret sienu. Jā? Atspiežamies pret sienu un šos punktus visus izmasējam. Ļoti, ļoti labi. Ja? Izvelkam. Tas ir mazais krūšu muskulis. Un mazais krūšu muskulis stiepsies arī pie nākošā vingrinājuma. Bet man ir siena aiz muguras speciāli tā nosēdos. Mums jāaiziet ir tā pie sienas. Kad ir 90 grādu leņķi vai pie durvīm, ja? Arī pie durvju ailes ir šī 90 grādu leņķa roka. Mēs aizķeramies un stiepjam. Ar ķermeni mēs padodam tā kā nedaudz pa diagonāli uz otru pusi. Un vismaz 20-30 sekundītes tā vajag paturēt. Šo vingrinājumu arī jūs varat taisīt pie katrām durvīm pa dienu. Ejam, aizķeramies aiz durvīm. Ja esat ilgāk sēdējuši, pastiepjam. Ja, durvju ailēs, lai ekonomētu laiku, atbrīvojam. Ja roka sāk tirpt, tad atbrīvojat un atkal liekam. Ja, arī tā var būt. Otru rociņu. Jo durvju ailē jūs varat aiziet jau šādi ar abām rokām reizē. Hops, iekaramies, pastiepjamies un aiziet, ejam tālāk. Ja, darbos. Labi, otru roku. 90 grādi. Un padodam ķermenīt uz priekšu. Un tā, lai būtu patīkama tāda mazliet sāpīga, bet ļoti, ļoti patīkama stiepšana. Elpojam mierīgi, brīvi, dziļi. Un vienmēr no vingrinājuma arī cenšamies iziet laukā ar ieelpu, izelpu. Piemēram, dziļi ieelpa un izelpa atbrīvojam. Es vienkārši runājot, varbūt aizmirstu to pateikt, bet ja atceraties, vienmēr vajag iziet no tādu vingrinājumu, ja jūs esat stiepjat kaut ko atkal ar tādu kārtīgu nopūtu, izejam laukā no vingrinājuma. Ļoti labi. Diafragma ir atbrīvot, krūša daļa ir atbrīvot, un mēs jau esam staltāk. Ja? Lai mēs staltāk turētos, obligāti ir jāieslēdz krūšu daļas muskuļi, tie vārguļi, kuri mūs netur taisnus. Ja? Un tos kaut vai vienkārši ņemot šādi, taisot šo eņģeļu spārniņus, saspiežot lāpstiņus kopā, augšā un lāpstiņus šeit kopā, augšā, lāpstiņus kopā. Mums viņi ir jāieslēdz, jāpaaktivizē, lai smadzenes saprastu, ka viņi tur ir, ja? Ka viņiem ir jāturās atpakaļ. Un sasprindzinām lāpstiņus kopā un savelkam, un savelkam, un savelkam. Un savelkam ļoti labi, un to var darīt vairākas reizes. Es parādīšu vēl vienu variantu, ko noteikti var mājās darīt. Ja cik ir siena aizmugurē, tad mēs nostājamies tā, un nemaz nav tas vienkārši. Jūs nostājaties tā, ka papēži, lāpstiņas un pakaušas mums ir pie sienas, un burni noliekam, un šeit man pietrūkst siena. Un sākam šādu eņģeli uz augšu, uz leju. Mēģiniet, ja? Un tā, ka tikai pie sienas viss nav viegli. Citreiz krampī sāk vilkt, ja? Viss tas ķermenis. Un ja ir paliek grūti, tad pussolīt mēs atkāpjamies ar tādām no sienas, ja? Lai papēži nav, pussolīt uz priekšu, tad mums augšņi piespiežas un aiziet 20 reizes, ja? Maz 20 reizes. Viss mums tad strādā. Mums visi muskuļi, krūšu muskuļi ir ieslēgušies, jo mums krūša daļa pati pa sevi ir visnekustīgākā daļa ķermenī. Šis krūšu kurvis mums ir nekustīgs un tie krūšu muskuļi. Josta mums ir pārāk kustīga, citreiz kakls daļa ir pārāk kustīgs, tad šeit mums nekustās un citreiz arī elpojot. Mums nekas nekustās, mēs elpojam vai šādi, ja? Vai cits elpo ar vēderu. Nu labi, šobrīd atceramies, ka mums nav jāelpo ne ar vēderu, ne mums jāelpo ar kaklu, mums jāelpo ar krūšu kurvi. Elpai mums te, kur mēs turējām
rokas uz ribiņām, šeit piestiprinās diafragmas sānu daļa, viņai ir ribu daļa šī sānu, viņai ir krūša daļa un muguras daļa. Tad ribiņām ir jāpaiet uz sāniņiem ieelpā. Mums pirmais ieslēdzas šeit ribiņas paplešās uz sāniem, nedaudz piepūšas vēderiņš, nedaudz, tik cik tas ir dabīgi, ja? Jo diafragma nedaudz nolaižas uz leju. Viņai jau tā kustība ir maziņa, ja? Viņai nav tā, ka diafragma nolaižās vēderā un mums izgāžas vēders, ja? Tāds nē. Ja mums ir kādreiz, tas var būt tikai kā atsevišķs vingrinājums, ja jums liek elpot, tagad piepūšam kārtīgi vēderu un atbrīvojam, piepūšam vēderu. Tas ir vingrinājums, tā nav pareiza elpošana, ja? Tas nav pareizi, mums nav plaušas vēderā. Bet, lai izkustinātu zarnu traktu, lai mēs atspriegotu un lai iespiegtu tur visu, kas ir tās vēderplēvis un viss, jā, mēs pelpojam vēderu, piepūšam, pēc tam pievelkam nabu pie mugurkaula, ja? Mēs stimulējam limfātisko aplici, visu, bet tā nav ikdienā jāelpo. To mēs izdarām tikai kā vingrinājumu. Tā, kur es paliku? Labi, tagad mēs ejam pie trapec muskuļa. Kakliņu pagarināsim. Aiziet, rokas mēs lejā, viegli, brīvi, leci lejā, un tagad ar galvas virsotnī, es parādīšu, kā mēs atrodam galvas virsotnī. Ja mēs sēžam arī, var stāvus taisīt, mēs apsēžamies uz sēžu kauliņiem vispirms, lai mēs būtu taisnas, jā, vai nav kaut kur šitā, jā, vai kaut kur tā. Mēs esam taisnas, pleci lejā. Un, ja šādi pieliek pie virsdegunes, mēs plaukstu un noliekam šeit, kur vidējais pirksts piespiežam, ja, galvas virsotnī, piefiksējam, iespiežam, tur būs sāpīgi, jo trāpīsiet uz sagitālo šūri. Mēs sajūtam to punktu, un tagad ar to punktu mēs tiecamies debesīs. Tā ir kā mums te tāda virvīte, maz diedziņš būtu vilkt uz augšu, ja? Mēs velkam sevi uz augšu, un tad mēs iztaisnojamies pleci lejā. Un ar to punktiņu uz augšu sākam kaklu noliekt. Labi, vairāk ar ausi uz augšu, ja? Nevis šādi uz leju, bet vairāk ar austiņu tiecamies uz griestiem un uz otru pusīti. Atveram šeit. Atveram uz vienu pusi, uz otru, uz vienu, uz otru. Atceramies, kur vēders mums arī aktīvs, nabiņa vairāk pie mugurkaula, jā, nav izkrits bumbulīts mums tur. Uz vienu, uz otru pusi, paliekam, roka ir lejā, un tagad ar plecu dodam uz leju, ar austiņu uz augšu, ar plecu uz leju, tāda maciņa kustībiņa. Hop, uz augšu, par elpošanu tagad nedomājam, ja? Hop, uz augšu. Un plecs uz leju. Jā, tāda maza kustība. Labi uz otru pusi, roka karājās lejā gar sāniņu. Atceramies, vai mēs esam taisnas, vai sēžam uz sēžu kauliņu. Un uz leju, ar roku uz leju, austiņu uz augšu. Roku uz leju, auss uz augšu. Ļoti labi. Atbrīvojam. Nedaudz pamasta. Šādi. Ļoti labi. Un tagad pa diagonālīti uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu un atkal nosēžamies taisnas, vēders ievilkts, galvas virsotnītei tieksme uz augšu un paliekam šajā pusītē un uz augšu ieelpa, uz leju izelpa. Ielpa, izelpa. Un ar kaklu vienmēr, jo lēnāk jūs taisīsiet, jo labāk. Ja? Nekad netaisam ātri ar kaklu vingrinājumus. Un lēniņām uz otru pusi, un uz leju izelpa, un augšā paskatāmies uz griestiem. Uz leju izelpa, un augšā. Uz leju, augšā, uz leju. Augšā, uz leju. Un augšā atbrīvojam, atkal nedaudz pamasējam, atbrīvojam visu. Un tagad noliecam galviņu zodiņu lejā un paskatāmies uz augšu, bet neatliecam šādi, vairāk tādu pa diagonālīti ar zodiņu stiepjamies, ja? Bet atveram šeit visu vaļā un lejā un augšā.
lejā un augšā. No visām pusēm mums kakliņš ir jāizgarina. Augšā, lejā, augšā, lejā un augšā. Nedaudz atbrīvojam, tagad liekam rokas šeit, uz tā kā uz krūšu. Te zem, es esmu augstu. Šeit ir atslēgas kauliņi mums, šeit tā kā zem atslēgas kauliem. Uzliekam virs krūtīm, un tas vektoriņš nedaudz tā kā pavelkam uz leju, un ar galvu, ar zodiņu mēs zīmējam varavīksni, to, kas dabā, iedomājieties, to skaisto varavīksni lēni mierīgi, bez plēšanas izzīmējam visu skaisto loku. Tā ir mūsu skaistā platizma, kura mums ir jāiestiep, jāatbrīvo. Ļoti labi. Nu, brīnišķīgi. Un atbrīvojam, liekam tagad vienā pusītē, es nesaukšu, es nesaprotu, vai es esmu, man ir otrādi, ja, vai es skatos, liekam te zem atslēgas kauliņu vienā pusē rociņus, un paskat tagad pa diagonālīt uz pretējo pusi, tur augšā. Tā, lai šeit viss kakliņš iestiepjas, bet tā forši, lai stiepjas, nevis plēši, bet stiepjas, ja? Patīkami maigi. Un mēs noturam, un tagad ar spicu mēles galiņu uz degunu rādām. Un ievelkam. Un ievelkam uz deguntiņu un atpakaļ. Uz deguntiņu atpakaļ, ja? Reizīt. Un kārtīgs spits galiņš, ja? Kārtīgs spits galiņš. Un labi, uz otru pusi atkal piefiksējam zem otra atslēgas kaula, iestiepjam un aiziet ar mēli darbojamies. Ļoti labi. Un tagad pa vidiņu, un mēs uz augšu, un tur pa diagonāli uz augšu, un aiziet mēlīt uz degunu. Ļoti labi. Tādā veidā mēs iestiepām gan platizmu, gan jau pavilkām uz augšu mēles sakni, jo mēs ar mēli darbojāmies. Tātad būs arī pārējām, ja? Zemžokļu zonā ir ļoti liels labums. Tagad es zinu, ka ir daudz laiks jau, bet mums galvas grozītājs obligāti ir jāizmasē. Mums ir jāatrod šis muskulis, parādīšu viņu šādi. Ja? Viņš tā kā tāds iet pa diagonāli tāds divas virvītes. Sākas viņš šeit aiz austiņas, te uzreiz, redzēt, viņš tā kā tāds siksniņi, citiem ļoti labi konturējās, citiem nekonturējās, ja? Lai viņu atrastu, mēs tagad strādāsim šajā pusītē. Mēs uz to pusīti nedaudz noliecam galvu un pagriežam. Reku viņš izlec laukā. Viņš ir jāpamācās, jā, uz šajā pusītē mēs strādājam, tajā pusē, kur strādājam, tur viņš izliks. Ja? Mēģinam viņu atrast. Ir jāiet pie spoguļa viņu meklēt, ja, visdrīzāk, jo šis ir visgrūtāk atrodamais muskulis, parasti ir dāmām, un ar kungiem man nesanāk ar viņu strādāt, ja, bet dāmas mocās. Vēl viens variants ir piespiežam, reku deniņos, plaukstu deniņos, reku viņš izlec, mēs viņu varam saķert. Tikko sasprindzinam, reku viņš izlec, ja, un noķeram viņu. Un mums viņš ir jāizmasē, noliecam tāpēc galvu uz to pusi, kur mēs viņu pamasējam. Un izmasēt viņu ir svarīgi gan kungiem, gan dāmām. Nav tāds cilvēks, kuram nevajadzētu, šī nav tikai dāmu lieta. Šitas ir stāsts par veselību, ja, par asins riti uz galvu. Šajā muskulī slēpjas asins spiedieni augstie. Ja viņš būs sažņauts, otrkārt, gan asin, jo mums iet lielā artērija šī muskuļa, ja viņš būs sažņauts, spiedīs, protams, ka būs spiediens uz galvu, ja? Būs aticis traucējumi no galvas. Šajā muskulītī pašā, ja mēs viņu sākam tā iztaustīt, tur var atrast milzīgi daudz sāpju punktus. Šie punkti, trigger punkti, var dot gan
galvas sāpes, viņi var dot zobu sāpes, viņi var sāpēt gan acis, gan piere, gan pakausī dažādās galvas vietās un nesaprot, kas notiek, ja? Izmasējot šo muskuli, tādēļ, ka ir trigeri. Otrkārt, šis muskulis tīri fizioloģiski, ja no tādas anatomiski fizioloģiskās daļas runājam, jums tas būs, bet viņā atrodas, vienkārši tur ir novietoti speciāli receptori, viņi saucās baroreceptori šajā muskulī. Štuns, kā viņi saucās, ja? Bet ir šie receptori, kur atbild par paaugstināto asinsspiedienu, ja? Šajā muskulī. Un ja ir hipertoniskā krīze, tad, protams, mēs viņu nemasējam šādi. Mēs viens no pašpalīdzības paņēmieniem, mēs glāstam šo muskuli, mēs kairinām šos baroreceptorus, ja? Vienkārši apņemt vai kādam paglāstīt. Diafragmu mēs atbrīvojam šo galvas grozītāju, ja? Un ir vēl viens pašpalīdzības paņēmiens pie hipertoniskām krīzēm, uzspiežam uz atsāboliem 10 sekundes, noturam, ja? Tie ir tādi, ja atceraties kādreiz, kad var palīdzēt, ja? Tādi dziļi uzspiež, notur un atlaižam, ja? Tie ir tādi, ko varam paši sev mājās padarīt, ja? Bet tāds diezgan stingri. Labi, bet tas nav par skaistumu, tas par veselību. Bet, veselību un skaistums roku rokās. Un otrā pusē tieši tāpat atrodam muskuli, izmasējam. Ļoti, ļoti svarīgs. Un ja viņš ir savilkts, viņš mums velk kaklu uz priekšu un mums zodiņš iet uz priekšu. Un ļoti bieži, ja šeit ir savilkts, mums šeit veidojās stūrska tajā žokļa stūrī, un tas žokļa stūris mums pazūd vienkārši audos. Nofotografēt, ja? Katrs, kurš nav nofotografējis, tā sevi nobildējat sevi no sāniem un no priekšas un paskatāmies kauliņus savus. Ja nevarat saprast, ir vai nav, droši varat atsūtīt man bildes, ja? Bet bez smaida, ja? Lai nav smaids pilnīgi tāda. Tādu bildi taisam, uz kādu nepatīk skatīties pašiem parasti. Tas mums ir atbrīvots. Un tagad noglāstam pa šo muskulīti. Jūs vienmēr masāžās kaut kur redzēsiet, ka ir šī noglāstošā kustība. Tad, lūk, šeit viņš arī ir pa to muskuli. Jo tieši aiz tā muskuļa mums iet tie asinsvadi un viss tā attece. Otrkārt, ja mēs sākam šeit masēt, bieži vien mums var sākt burkšķēt vēders. Vai jūs esat pie masiera, ja, un sākat kaut ko darīt, sāk burkšķēt vēders. Tad aiz šī muskuļa mums te ir atverīta, ja, turpat, kur tie asinsvadi nāk ārā tāds klejotāja nervs. Un klejotāja nervs ir tas, kurš darbina mums visus iekšējos orgānus, un momentāli pieslēgsies kuņģis, ja, un vai žults sāks, bur. Tas nav nekas cits, klejotāja nervs ir iedarbināts, viss ir pareizi, ja, jums masāža darbojās. Un kas būs, ja klejotāja nervs būs nospazmēts, ja, ar muskulis savilkts? Tātad nervi impulss nevarēs tik brīvi aiziet mums uz iekšējiem orgāniem, un viņi nedarbosies ar to jaudu, kā mums viņi var darboties. Cik viss ir, ja, kopā. Un mēs te runājam par sejas liftingu. Principā, tik, ja mēs esam izmasējuši, bieži vien sejā tuskas vairāk nav. Ja? Kādēļ mums, ja paliek smaga seiņa, ja mums ir tuskaina, audus vilks uz leju. Tikko mēs esam pavadījuši projām šķidrumu no sejas, audi paceļās, viņi ir viegli, viņi ceļās, ir lifts, tā kā liftā ceļās uz augšu. Viss, ja, tusku nav. Ir jau sejas liftings. Bet, lai mēs panāktu, vēl mazlietiņ, ja, es izlaidīšu matus, kas nu mums ir vajadzīgs, mums ir jāizmasē noteikti galva. Jo mums ir tāda cīpslaina ķīvere, tās skalps saucamais, tur, kur mums ir matiņi priekšā, un sevišķi meitenes, ja jums ir zēni, arī zēni, jūs vērosiet tagad, jūs, ticiet man, jūs skatīsieties uz citiem cilvēkiem, te ir piere, pieres muskulis, šitāds, ja, mums ir tā piere, kas nu mums met šīs krunkas horizontālās, un, lai jums kļūtu labāk, pierei šiem priekšējām, šīs ir priekšējās kājiņas,
šim muskulītim ir otra daļa, un kur viņš mums atrodas? Viņš atrodas pakausī. Tieši tā viņš arī saucās. Pieres pakauša muskulis. Nav tikai pieres muskulis. Mums ir pieres pakauša muskulis, kuram pa vidu ir cīpslainā daļa. Ja? Šī daļa būs savilkts pakausis, būs savilkta piere. Šīs ir priekšējās kājiņas, šīs ir mugurējās kājiņas. Un pa vidu vēl ir tā cīpsla. Un tad jūs iedomājaties to cīpslu tādu, kāda viņa ar laiku paliek, ka jums būtu tā kā, mēs parasti mīlam to piemēru, vai nu tā kā uzlikta pelcepure, ziniet, kā padomu laikos bija tās pelcepures, kuras tāds visas sievietes palika neglītas viņās, kuras, kad uzvilkām, ja? Un tagad jums vēl ir tā bērnu viena pelcepure palikusi, viņa ir uzspīlēta un galvā, un viņa spiež, viņa velk uz visām, viņa spiež mums galvu. Un tā cīpslainā ķivere mums ir jāpadara elastīgāk, viņai ir jākustās visu. Un tas neder tā, kā jūs balzāmiņu vai šampūniņu masējat. Mēs pieķeramies pie, iegremdējamies matos un iegrimstam dziļumā un sākam kustināt šādi visu skalpu. Mums tā kā pielīp tie pirksti pie kaula, ja? Un mēs pielīpam un sākam kustināt. Un tā mums ir jāiziet visa galva. Un katrs to dara savā tādā, gan novīdiņa, gan sāniņa. Tagad, teiksim, tāds katrs ar sevi un meklējat, kur jums nekustās, kur jums kustās mazāk, kur nekustās vispār, kur ļoti kustās. Un varētu man pašai, piemēram, pakauši, tieši pakauši pauguri, man liekas, ka man tur ir jāpieliek pat spēks, ja, lai es varētu viņu izkustināt. Jo tur ir tāds, tā kā tie ir tie salikumi, ja. Un, ja mums viņa ir salipusi, cīpslainā ķivere un palielam ir, tad viņa, diemžēl, mums nevilks uz atpakaļ, tā kā tā pelcepure, bet viņa kritīs uz priekšu. Viņa visa mums slīd uz priekšu. Šajā virzienā, nevis atpakaļ. Ja? Tāpēc šādā veidā mēs izkustinām, varat gan reizē kustināt, varat šādi kustināt visos iespējamos veidos. Var sabīdīt tā, kā jums pa vidiņu, es parādīšu uz pieres, ka paliek tāda krunka, un tad sabīdam audus un izkustinam. Sabīdam, izkustinam. Visbiežāk jums nogurst pleci un rokas, ja, šito darot. Tad mēs meklējam atbalstu, piemēram, šādi, es parādīšu. Uzliekam, kur jūs atbalstaties šādi, ieliekam roku, tā kā galvu rokās. Kaut kas nospied, laikam, ne. Ieliekam un kustinam. Jums būs daudz mazāka slodze, jo jums elpoņi būs stabili atbalstīti, ja? Ja jūs atradīsiet stabilu atbalstu rokām. Vēl viens variants, ka jūs atrodat stabilu atbalstu, viens ir, ka jūs ar rokām strādājat. Otrs, ka jūs iegrindējaties un sākat strādāt ar galvu. Ja? Jūs grozat nevis rokas, bet galvu. Maleči ļoti labi, ļoti labi. Un ļoti labi šīs darbojas arī pie galvas sāpēm. Ja ir sāpoša galva, tad ir noteikti jāmasē viss skalps, aponeiroze, ja, saucamās, viņas saucās aponeiroze vai arī cīpslainā ķivere, tā arī viņai ir anatomiskais nosaukums, vai mēs sakam viņu skalps, ja, galvas matainā daļa. Tā mēs viņu izkustinām. Vēl viens variants, kas ļoti patīk. Mēs saņemam šādi pie saknēm, tā kā iegrābjamies matos un savelkam tā matus dūrē. Un turam vienkārši. Pat nekustinam, savelkam un atvelkam matu saknes no galvas. Bet tā, lai nesāp, bet tā, ka ir komfortā. Noturam. Tad, kad ir atlaidies, tā kā jūs sajūtat, ka atlaižās tā pirmā sāpe, savelkat dūrīt vēl stingrāk. Mazliet vēl. Ārkārtīgi patīkamai sajūtai jābūt. Tagad lēnām dūrīt atlaižam. Atlaižam brīvi, lēnām, tikpat lēnām un atbrīvām. Un tā mēs varam iziet visur, ja?
atkal saņemam tā pie saknītēm. Mēs vienkārši neplenšam, bet mēs savelkam dūrē un dūris sakrampējam. Pēc laika sakrampējam vēl dziļāk, ja? Un tas sanāk, ka saknītes pavelkam vēl tālāk nost. Un tā mēs varam iziet visu galviņu. Un cik lēni mēs sākām darīt, tik lēni mēs atlaižam. Lēni. Ja? Viss. Un pēdējais, ko es jums parādīšu, galvai, bet tas ir ļoti svarīgi. Un sevišķi tām, kurām pierīt krīt uz leju, ja citreiz ir tā, ka tepat krunka un tāds drūmāks skatiens liekas tā zema, tāda pierīti paliek un acu plakstiņi jau tādi gana smagi. Mēs saņemam šeit, saņemam aizmugurē un kustība ir šāda uz atpakaļ. Mēs palīdzam, pavelkam uz augšu ar šo roku aizmugurējo uz leju un ar šo uz augšu, ja? Padodam to vektoru. Bet galva brīva, neatgāžam, nenospiežam asins ritmu. Tādu. Mēs tā kā skalpu uz atpakaļ gribētu novilkt. Ļoti labi. Brīnišķīgi. Atlaižam, atbrīvojam rokas un tagad visu šādi izķemējam. Visu uz augšu tā kā grābeklī. Un nevis matus ķemējam, bet gar skalpu. Visu tā smuki izvagojam. Visu uz atpakaļ. Arī aiz ausīm uz augšu. Ļoti labi, tā kā uz vidiņu visu saceļam uz augšu, uz to galvas virsotnī. Nu, redziet, kā teica, jā, lai būtu acīm liftings un plakstiņi jāsasien kārtīgā astē, jā, mums ir mati. Nu, ja mēs te esam pieķērušies, vēl pieķeramies ausīm, ātri izmasējam visi ausis, lai tās ir elastīgas, austiņas pašas, visu gliemežnīcu un arī pie saknītes, pie aušas saknes, jā, visu. Visu skrimsli. Skrimslim arī jābūt nesāpīgam, elastīgam. Varam izberzēt aiz ausīm, izkustināt. Jā, jo ja priekšā šeit sāk mesties auss krunka, jau arī pirmkārt viens ir, kad arī galvskauss paliek mazāk. Otrs ir, kad gan šis muskulis košļāšanas velk uz priekšu, gan šeit aiz auss ir nekustīga āda, bet pat cik jūs tagad masēsiet galvu un visu izkustināsiet, mums ir jādabū, lai aiz ausīm āda arī ir kustīga, lai nav pielipusi pie kaula, lai mēs austiņu varam pavilkt atpakaļ. Principā mums viss tas darbs ir vilkt uz atpakaļ, jo mēs ar gadiem šļūkam visas uz priekšu, uz degunu, un paliek lielie deguni tādi piepampušie, tūskainie, čumiņas, jā, mutītes, actiņas lejā, un tā kā plakstiņi uz leju, un actiņas iegrimušas, jā, un ja vēl nav zobu, tad arī mute visi iekrīt, jo visi čumiņā. Mūsu uzdevums ir vilkt visu atpakaļ, tieši tās stiprās struktūras, kas mums spiež uz priekšu, mums viņas ir jāatvelk atpakaļ, kakls jāiztaisno, ja? Un tad jau ir puse lielākā daļa no darba, ja? Tad tikai atliek sejiņai nedaudz pielikt kādus punktus. Tas ir izdarīts, ja ausis deg kolosāli, vēl ar austiņām varam salikt tā kā lapiņas un uz priekšu. Šitas ļoti visiem patīk, jo visi saka ļutenes, ja? Saliekam lapiņās uz priekšu, pakarinam aiz ausīm mierīgi uz augšu, uz atpakaļ pavelkam, uz leju, uz visām pusītēm, bet maigi tā ar komfortu, ja? Auss nav jānoplēš, nekas nav jānoplēš. Pēdējais, ko mēs izdarīsim, izmasēsim košļāšanas muskuli. Tātad mēs pirmo reizi pieskaramies sejai, bet tas nav mimikas muskulis, tas košļāšanas muskulis ir košanas muskulis, košļāšanas ķermeņa muskulis. Un tas ir stiprākais muskulīts sejā. Liekas, man viņš nav mazās lapiņas, labi, ticiet uz vārdu. Viens no košļāšanas muskuļiem ir deniņa muskulis. Šeit, jā, bet masējot aponeirozu, mēs jau viņu esam izmasējuši, viņš jau ir elastīgs. Deniņa muskulis ir tas, kurš mums tur visu šo vidējo un apakšējo trešdaļu taisa liftingu sejai. Tas ir deniņa muskulis.
Ja? Šis. Nepavēlti, kadreiz pie kosmetologa pēdējā kustība parasti ir šādi uz augšu. Ja? Mēs tā kā paceļam uz augšu. Ja deniņš krīt uz leju, ja mēs tā paspiestu smuki, hop, reku jau uzreiz krīt plakstiņš, uzreiz šeit būs krumpa, ja? Un vēl ir košļāšanas, otrs košļāšanas muskulis šis saspiež, reku jau viss iet uz priekšu, ja, audiņi. Mēs tā varam spēlēties un paskatīties, kā notiek, ja pretēji viņam jāceļ uz augšu mums ir, ja? Un šis mūsu pats stiprākais muskulis ķermenī mums atrodas sejā. Un tas ir ošļāšanas muskulīts, saucās viņš masseter, jeb ošļāšanas muskulis. Viņš sākas šeit, atrodam vaigu kaulu, uzliekam šeit pie vaigu kaula tā plaukstīm, vaigu kauls ir šeit, noliekam tā un sakožam zobus. Un viņš leks tāds vēderiņš jums ārā šeit. Virziens ir no vaigu kaula un atrodat to žokļu stūri šeit. Un noliekat tā 2-3 pirkstus tā. Un sakožam zobiņus un jūtat, kā izlec vēderiņš, ja? Stiprākais muskulis ķermenī. Un stiprākais muskulis ķermenī, kā jau teicu, mums atrodas sejā, un ja viņš saspazmējās, un par lielam viņš ir visiem saspazmēts, jo mēs atkal, arī viņš ir stresa muskulis, un mēs daudz ko paciešam un pārciešam ar sakostiem zobiem, gan stresus, gan slodzes, gan viss, gan nepareizie sakodieni, ja, mēs citreiz pat guļam arī ar sakostiem zobiem, vai kādam kaut kas ir jāpasaka caur sakostiem zobiem, viņš nesaspazmējas no ēšanas. Viņš ir mūsu košļāšana, daba ir pareizi jau izdarījusi. Tas ir spēcīgākais muskulis, būs tas, kurš nodrošinās mums barības sagremošanu, lai mēs nenomirt. Ja? Jāsakošļā barība. Kārtīga, spēcīga, dabīga gaļa, iespējams, kā kadreiz, kad mamutu nomedīja, bija burkāns, noteikti bija dārzeņi, gaļa, vajadzēja sakošļāt. Ko mēs tagad daram? Mēs visu sablenderējam, ja? Mūsu košļāšanas muskulīts vairāk nedarbojas, tādēļ darbojas par maz, ja? Tādēļ, mīļie, dodat bērniem graust burkānus, ābolus, burkānus, lai nevis tikai visu sūkt caur salmiņu, ja, var aizvietot tur ēdienu reizī, tas ir cits, ja iet kā, bet ja visu mēs tagad sākam taisīt tikai putriņās un blenderēt smūtijos, ja, mums nedarbojās šis muskulis, un viņš jau saspazmējās, ja, no tā, ka nedarbojās, un plus vēl mums no stresa, te ir tādi triggerpunkti, tieši tāpat kā šajā muskulī. Viņš saspazmēts, mums pirmkārt nobloķē asinsriti un atteci no acīm, ja, aizpampušās acis maisiņi, jo te virspusējā asinsritīte, ja šeit ir nospazmēts, otrkārt mums dilst zobiņi, jo mēs nospazmējam un griežam zobus, ne tikai no tārpiņiem vēderā, bet arī no pārspazmētā šī muskuļa, tādēļ tika izdomāts botoks. Botulīns bija priekš tā, lai špricētu šajā košļāšanas muskulī, lai nebeldētu zobu emalju. Tagad uzliek, ko tur kapes virsū, ja? Bet jāatbrīvo, var pamasēt, var jau visādas tehnikas padarīt vienkārši, neuzreiz špricēt un neuzreiz kapes, ja? Noņemt stresu, kas izraisa to, arī tas jau ar kapēm jau vien neatrisinās, ja? Cēlonis, kur ir, vai tas ir vēderā mums cēlonis, vai tas mums ir nepārtrauktais stress, ja? Mēs atkal mēģinām aizlāpīt, tikai ne pie cēloņa iet, ja? Mēs, bojājam zobus ar šo, un mēs bojājam, galā, kas mums interesē, mēs bojājam sejas ovālu. Ja? Ar to, tas ir galvenais. Ja mēs sakam kādam, kad bojā veselību, tas nevienu neinteresē, ja mēs pasakam, ka tev būs buldoga vaidziņi un dubultzots no tā un krumpas, momentāli dzird, ja? Tādēļ mums to nevajag. Mēs ar dūras kauliņiem paveram nedaudz mutīti, un sanāk tā kā 2 pirksti no auss. Tepat ir limfmezgli un siekala dziedzers, par to tur tāda nepatīkama sajūta, ja uzspiež, bet tāda 2 pirksti no auss mums ir šādi mēs iztricinam uz leju virziens uz žokļa stūrī, tieši pa taisno lejā. Un zobiņus viegli pavērts.
Un nesatraucaties, ka kustība iet no augšu uz leju. Ja? Tas ir ķermeņa muskulis. Viņš nav milzīgs muskulis, viņš ar abiem galiem ir pie kaula. Viņu var masēt, ir paņēmieni gan uz augšu, gan uz leju. Ja? Visādi uz viņu var spiest. Masējam, piemēram, šādi uz leju. Uz leju vienmēr ir ērtāk. Tā kā. Bet tikpat ir paņēmiens, ko es esmu rādījusi manā Facebook, gan Instagram mājaslapu, tajā lapusītē ir, kur es nolieku un spiežu uz augšu. Ja? Tā kā visi virzieni šim muskulim ir pareizi. Nesabīstaties, ka tagad mēs novilksim uz leju sejas ovālu, ja? Kad iet pretēji. Nē, mums viņš ir jāatbrīvo. Un viņu atbrīvojot, ja mums viņš ir saspazmēts, viņš vaigu kauliņus tuvina šim žokļa maliņai, ja? Mums paliek tādas kantainākas sejas, jo šitas attālums samazinās, ja? Kantaināks vairs nav tas smukais sejas ovāls, viņš pavelk visu seju uz leju. Jā, un varbūt to pēdējo, ko mēs varētu izdarīt, iemācīties, kā viņu atbrīvot, ir šādi. Mēs, piemēram, attaisam, es izstāstīšu vispirms to tehniku, un tad mēs izdarīsim. Attaisot muti, uz zobiem uzliekam pirkstu, pirkstam vajadzētu būt tīram, ja? Uzliekam pirkstiņu, un tagad uz kādām 5 sekundēm mēs tā kā cenšamies muti aiztaisīt, tā kā zobiņus, bet neiekožam sev, ja? Tādu vieglu pretestību, un ar pirkstu neļaujam. Sašķirindzinām. Noturam 5-7 sekundes, ieelpa, izelpa, un uz izelpu mēs pataisam muti vēl vaļā. Noejam zemāk, atkal sākam saspringzināt uz leju, ja? Pamēģinam. Es runāšu tā ļoti skaisti, attaisam un sākam it kā vilkt zobiņus uz augšu. Ieelpa, izelpa, pavelkam vaļā. Jums jājūt, ka šeit iestiepjas. Atkal tajā pozīcijā paturam un atkal sākam vilkt žoklīt uz augšu un ar pirkstiem neļaujam, noturam. Ieelpa, izelpā mēs paejam vēl dziļāk, noturam. Galvenais, lai nerauj krampi. Ja sāk raut krampis, tad mēs atlaižam, jā, lēnām. Un atkal paspiežam, ieelpa, izelpa un cik varam, jā. Un atlaižam. Un tad atkal šeit var patricināt, atbrīvot, jo šitas ir ļoti, ļoti labs, tā saucās postizometriskā relaksācija vai PIR, citur ir rakstīts, ja, kad mēs pēc saspringzinājuma muskuli izstiepjam, atbrīvojam. Labi, tas nebūs pēdējais. Pēdējais paņemam deniņus uz augšu. Mēs iesim tagad, noliekam šādi kā vēdeklīt rokas un iesim uz augšu, šādi uz augšu ar rokām, tādā zigzagā velkam uz augšu. Un žoklīti, tā kā mutīti paveram vaļā tādā O. Un atbrīvojam. Un atkal uz augšu un uz augšu un pēdējo reizi. Piefiksējam, rokas pielīp un aiziet uz augšu. Un viss. Un noglāstam šeit pa kaklu sānu uz leju. Un viss, mīļās. Mīļās, mīļie. Paldies, ka bijāt ar mani. Es ceru, ka jūs ko ieguvāt un uzzinājāt. Šis bija, kas, man liekas, tiešām fantastisks. Kā jums, meitenes, patika? Es esmu vienkārši sajūsmā. Tagad tik daudzas lietas tiešām zinām, kā sev ātri palīdzēt gan stresa situācijās, kad ir kaut kādi tiešām saspazmējumi, galvas sāpes un viss, un to tā kompleksā pieeja, ka mēs varam sev to ātro palīdzību sniegt. Super, paldies tev liels tiešām. Ikdienā tas neiet tik ātri, kā tad, kad stāsta, rāda un daudz runā, ja? Tas ir ātri. Diafragma 1, 2, hops, ātri paberžu, ātri te, ātri uz augšu, viss 5-10 minūtes, un jums viss ir izdarīts, ja? Pieliekam sev pirkstiņu, un ja nav nekam laika, atceramies diafragma, tad šitas muskulis un košļāšanas muskulis. Vai ne? Super. Jā,
ļoti arī forši, ka tu pastāstīji, nu, tā kā tad uzreiz tev tā vizualizācija, tu tā kā sastāsti kopā ar tos procesus un, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgs papildinājums visam tam, ko mēs jau darām, manuprāt, superīgi. Tieši tā. Arī, arī komentāri, ka ļoti noderīgi, ļoti vērtīgi un fantastiska informācija būs pie kā piedomāt un Jā, droši un var paskatīties, es ielikšu varbūt grupiņā, kur man ir Instagram lapa, tur man ir bezmaksas vingrošana izlikta. Facebookā to nevar redzēt, bet Instagram lapiņā ir, kur ir ap 6 nodarbības, jūs jau sapratīsiet, pa ko iet runa. Jo, ja nav tas dzirdēts, tad nevar saprast, kas tas pa vingrinājumu, ja tāds garlaicīgs. Bet, ja tu jau zini stāstu apakšā, tu uz viņu pilnīgi savādāk. Jā, skaties un savādāk to dari, ir tā apzinātība klāt. Es ceļu augšā deniņu muskuli, nevis vienkārši uzlieku, teicu, te uzliec rokas un krati uz augšu. Ko es tur kratu uz augšu, ja? Un kāpēc man ir jānostiep uz leju mute? Jā, es nepagaicu jākrat uz augšu tāpēc, ka deniņu muskulis mums piestiprinās pie apakšžokļa, mīļie, ja? Nevis šeit viņš ir augšā, bet viņš piestiprinās pie apakšžokļa. Un tad, kad mēs paveram muti, stiepjam uz leju, mēs viņu ieslēdzam. Mēs viņu caur sastrindzinājumu ātri atbrīvojam, ja, un tonizējam īstenībā. Tas viss ir vienkārši. Paldies, tev liels. Jā, droši ieliec savus sociālos tīklus, lai mēs varam piesakot. Tie, kam bija noderīgi, es aicināšu pateicības vietā, enerģijas apmaiņas vietā pareklamēt Lieni, jā, ielikt kādu storiju, jā. Paldies, tas būtu ļoti, ļoti jauki. Jā, tāpēc, ka enerģijas apmaiņai jābūt, es domāju, mēs to visi varam izdarīt, tāpēc, ka tu tiešām centies un bija tiešām ļoti vērtīgi. Nu, gari, bet īsāk parasti nesanāk. Piedodiet. Bet paskrēja nemanot, laiks tiešām paskrēja nemanot. Un arī par to mazo krūšu muskuli, jā, arī daudzām dāmām arī man bija atklājums, cik tas ir arī, kas to būtu domājis, vai ne, ka tur tāds punktiņš tik svarīgs. Jā, un stāju bojā. Nekas varēs ar vēl staltāku stāju. Atceramies, mums viss slēpjas stājā. Stalta stāja, skaista seja. Skaists cilvēks. Tas ir mūsu jaunības, tā kā pēc ko mēs pasakam, kāda cilvēkam ir stāja. Vai viņš ir stalts ar garu. Nav obligāti ar taisnu kaklu, teiksim, jo pareizi ir kā cilvēks saka, man ir īsts kakls, bet viņš var nebūt līks. Tas nekas nav jau jāizstiep gulbja kakls, kas tev no dabas nav dots. Tev ir jābūt taisnam kaklam. Viņš nedrīkst būt ar nepareiziem izliekumiem vai iestiepumiem uz priekšu. Ja? Stāja. Un ja tu klumpačo un pleci uz priekšu un tā smagnē iet, arī 30 gados var izskatīties vecīgs. Bet tu vari būt iet stalti un skaisti un 70 gados izskatīties jauneklīga. Ja? Super. Paldies, jā, dāmas, turpina rakstīt paldies vārdus tev. Tiešām paldies, Liene, un noteikti dalāmies šajā informācijā, pareklamējam, jo tas tik tiešām viss ir ļoti, ļoti svarīgi. Un viss tik ļoti saistīti, vai ne? Viss mūsu fiziskais stāvoklis, emocijas ar mūsu veselību un skaistumu. Paldies, jauku jums visām vakaru, un tad noteikti tiekamies arī rītdien mums, tātad jau rītdien mums, Regita, varbūt vari pakomentēt, kas mums gaida rītdien. Jā, paldies, Liena. Jā. Rīt mums būs Anna Bukova ar savu meditāciju. Mēs atversim sirdi, mēs atversim harmoniju, kā februārs ir mīlestības mēnesis. Un Anna mums iedos to fantastisko tādu jaunu mīlestības enerģiju un viņas pavadībā mums izdosies tas visiem kopā. Ja, kā zinām, Anna arī piedalījās citā projektā. Mums ļoti, ļoti patika viņas balss tembrs un tā koncentrēšanās tikai uz to. Es domāju, mums rīt būs fantastiska šī meditācija, tā kā gaidīsim jūs visas. 2:00. Rīt 2:00 Valentīna dienā. Forši. Šodien mēs visu pacēlām seju, esam jau smukas, un rīt tad atvērsim vēl sirdi. Ceram koraļus, manuprāt, lielisks komplekts. Paldies, tev, Liena! Paldies, paldies!
Paldies, Liene, paldies, mīļie dalībnieki, un turpinam strādāt pie sevis, un mums viss izdosies. Paldies, slēdzu ārā ierakstu.